Tātad 9. laboratorijas darbs. Es jau domāju, nu, likšu visiem divniekus, un viss būs forši, bet ne. Iedomājieties, visus uzdevumus izpildījām, vienu atstājām, un tieši šis viens uzdevums visu jums sabojāja. Vienkārši fantastiski. Labi, sāksim. Apskatīsim, kas ir pirmā uzdevumā. Nu, tad apsveicu. Neviens kļūdas, nevienam nekur nekas nebija. Otrajā tāpat. Trešā uzdevumā, kas mums sākās, nu, nav uzmanības kļūdiņas. Piemēram, visbiežāk pieļautā kļūdas, ka tā šādi redzēt. Visi ir forši šeit. Ja mēs skatāmies te, apgabals nobrauc. Ja, aizmirsām kaut ko iesaldēt. Vai no vienu stabiņu, otru, trešo, ceturto, bet kaut kas nav labi. Otrs pēc biežuma pakāps ir šī kļūdiņa. Tad, par ko te ir runa? Mums ir šeit lieka atstarpe. Redzēt, lūk, viņu te var pamanīt, lieka atstarpe, ja mēs viņu novācam, viss strādā tā kā vajag. Nu, un mana mīļākā, ka mēs meklējam nevis šo darbinieku, vai kādu citu darbinieku, bet tieši to, kas ir šeit augšā. Ja, tā teikt, ja jūs varat iedomāties, es sēžu savā kreslā ar facepalmu šajā brīdī. Labi, ejam tālāk. Ceturtajā uzdevumā nekas mums nebija tāds briesmīgs. Nav kur, tā teikt, nav kur. Katrs pildīja kā grib, kaut ko pa savam, bet, nu, kopumā viss bija labi. 5. uzdevums. Ja, to, ko es palūdzu uztaisīt mājās. Pirmkārt, nav uztaisīts. Pirmā kļūda, ja, uzreiz. Dažreiz, tālāk dažiem rādās kaut kas tāds, tikai vārds ir atrasts, uzvārds nav atrasts. To es nevaru saprast. Nākamais šis joks man ļoti patika. Ja, mid no apgabala. Forši, ja, iedomājies, mid no apgabala. Un tad vēl braucot uz leju, protams, viss nobīdās, jo kurš būtu iesaldējis apgabalus, neviens. Ja, un nekas neiet, arī fantastisks paņēmiens. Un šeit es vienkārši, redzēt, šeit katru rindiņu ar roku cilvēks ievadīja, cik daudz griezt. Fantastiski. Vienkārši fantastiski. Sēdēju vienkārši, nezinu, ko man, cik jūs pat nevarat iedomāties, cik daudz enerģijas es patērā, lai neliktu šim cilvēkam nuli. Par to vienu uzdevumu, ka viņš tevi salika. Liku tomēr viennieku. Tur vispārēji bija normāli uztaisīti, bet saku, tas ir vienkārši nav vārdu. Labi, 6. uzdevumā par kļūdu uzskatīju šo variantu, kad nebija value uztaisīts, ja, kad rezultāts ir teksts, nevis datums. Uzdevumā es pēc pateikt, ka jums ir jādabūt datumu, nevis tekstu, kas izskatās pēc datuma. Tā kā šeit arī ir samazināta atzīme. Un 7. kur mums bija 7. kļūda? Jā. 7. kļūda, man patika šī daļa. Ja, tātad 20 datums un uzreiz personas kods. Nekādu tekstu funkciju, nekādā gadījumā, kur tas mums nav vajadzīgs. Uzreiz šeit redzam par skaitlīšanu. Nesakrīt, acīm redzam, jo šeit iet runa tieši par šiem skaitlīšiem, lūk, viņi ir pievienot. Ja, bet, nu, ko skatīties, domāt nevajag. Uztaisīju un strādā. Un šeit, jā, lūk, šis paņēmiens. Fantastiski. Studenti skaisti uztaisīja, bet atkal tas ir universāls. Tas nav universāls. Tas darbojas tikai šiem gadījumiem. Redzēt, speciāli ierakstīju šeit 12. Mēnesis, un rezultāts izrādījās ne tāds, kas ir vajadzīgs, jo šeit cilvēks fiziski pieliek nulli klāt. Nes kāpēc jūs palīdz ar funkcijām, par kurām viņš neko nezina. Lūk šādi. Ok, tātad kopumā. Vienu balli saņem tie cilvēki, kuriem nav teksta, uzdevuma teksta nav, tāpat kā šeit. Vai ir tabulas apusmalā, tāpat kā šeit. Vai ir viena, vai divas, vai vairākas kļūdiņas, kas man šeit ir minēs nulli. Es laikam nevienam neliku, jo visi izpildīja visus uzdevumus. Bija pāris kļūdiņas, ja, bet tad viennieks ir, ja šeit ir teksts, nevis value datums. Ja jūs izmantojat kādu no šiem radošiem piegājieniem 5. uzdevumā pēķināšanā, ja neizmantojat neko vispār 5. uzdevumā un esat uztaisījuši tikai šo daļu ar data tekstu kolumns un tā tālāk. Ja, tad jebkura kļūdiņa, par kuru esmu minējis šeit, jums maksā 1 balli. Tas viennieks. Tiem, kuriem viss ir ideāli, tās ir 2 balles. Ja? Kā lūk šādi. Kopumā nav tik slikti, bet ņemot vērā to, ka mēs gandrīz visu izpildījām nodarbībā, jums vajadzēja visiem dabūt divniekus. Ok, tad skatās, tiekamies laboratorijā darbos.